Labdien, Burtniekā! Šodien esam atbraukuši kārtējo reizi uz Burtnieku. Ar tā doma, ka vajadzētu paģert kādu asari. Un, nes cik, 10-15 minūtes ūdenī. Pirmais oškiņš ir galā. Jāts tais skaistos. Īķe, šitā te atķeķeroturututum. Šitā, tagad būs safe. Davai, uztais spuru. Pasties, ko smukiņš. Spuru. Šitais nāks līdzi, jo šukiņi ir garšīgi. Uz ko? Uz Indras dāvinātajiem slepenajiem asaru slepkavām. O tā mēs arī ķersim tālāk. Un kas tu notikās? Nokoda asti. Tas bija līdaks. Kaut mazīnais. Nogralis. Droški šidāts te. Aķaķaķaķaķ. Mierīgi. Nedara tā. Viņš mēģināšu atbrīvot šito briesmonu. Pa lielam bija, Indrai bija uzbrukums uz ruksi. Tas gan bija asarīts. Man bija vēl viens mazais ašuks būtībā. Tagad 10 minūšu laikā ir diezgan normāla aktivitāte. Jāatlaiž šitais mazais piskariņš un jāturpina ķert asars. Un šitā te ķerās aumaļām. Ej pasaka lielajam bračkam, ka jānāk ir cīņā ar mani, ka tev te apbižo. Viņš skrēja pakaļ un pie pašas laivas uzāķējās skuķēnam uz rozām epiņu. Mazais rakars. Bandītēni šodien normāli cīnās. Lido te viens pēc otru virsmu. Kož astas un tā tālāk. Mums ir ļoti šito nabadzīgi. Vēl viens bandītēns ir galā. Šitam es saplēs lūpu. Baigi, viņš te bija saķēries virsū, neko, nav baigi ēdamais, bet jāņem, viņš tāpadās varētu neizdzīvot, nepaiest ar šito norauto pusmuti. Ņemsim šito līdzi mazīno. Un ja kādam interesē, kāpēc mēs vienmēr kaut ko diezgan forši noķenam? Tāpēc, ka mums vienmēr ir veiksmes zeķis kājās. Šis ir mans jau kaut kāds 4. veiksmes zeķu pāris. Skuķēnam arī ir veiksmes zeķis. Tagad ruksīši ir ietērpti veiksmes zeķu kos. Ruksīši. O, tā kaut kā. Jāķer tikai asarīši. Maisiņš pildās lēnām. No cik sākās ēdamais asaris? Cik ir paredzēts? 30 cm parasti ēdamais asaris sākās. Pušķis pa smuku zivi. Es nevaru saprast, kāpēc, bet kas slēpjas tajos asaros tāds, ka viņas ir tik forši patīkami ķert. Arī šidādas. Man patīkās viņas patvarstīt šidādas, tai smukiņos. Šidājs ir baigi strībainais, pasties, viņam dubultās strīpas visas ir. Ko tu tur dabūji pa mežonē? Tik stīvs. Šlidāts. Šitādi mums ķerās. Asarīti lielo medījot. Bet tā tam ir jābūt. Viņi dzīvo tajās pašās. Tagad viņš nolaidīs. Jo viņi dzīvo tieši tādās pašās vietās, kādās dzīvo mūsu šie asariņi. Tāpēc šiem te mazajiem nākās bieži saskārties. Galvenais viņus ir veiksmīgi palaist atpakaļ. Lai nav kājām pa barību. Opiņā. Spīrīnās. Nevar saprast. Nāk jau tā kā dēlis. Opā.
No, tā kāda ēlīti. Mazais sportists. Nav lielo vairāk. No rīta bija lielais. Vairāk nav lielo. Fū, pēc kā no rīta. Nu, karoči sākumā, ne, tev vakarā atklāts. No rīta. Pirmais bija lielais, likās, ka būs visi. Tagad lielie asari te nāks viens pēc otra. Figušķi. Tā laikam nebūs gan. Mums jau vēl ir uzdevums. Viņš te ar asarīšiem jāpacīnās ir un tad jābrauc. Pieprasījumu zivs noķert. Pieprasījumā viena līdaciņa. No 50 līdz 60 centimetriem. Tā. Jāmanot būs līdaku ķert. Opiņā. Nākamais. Nāk pakaļ vēl. Redzi? Vēl bračka skrien pakaļ. Nopietni? Divi gabali. Un vēl bračka skrien pakaļ. Tik rījīgi viņi ir. Tas pats, kas toreiz atceries? Salacā, ka velc un vēl viens skrien pakaļ. Rīmas. Ir vēl viens. Un šitais jau kaut kas bišķi lielāks. Jā, nevar saprast, man liekas, kas. Asars, ne, ir asars. Skuģiem paņem. Sačuku, šitais ir lielais asars. O, nost! Šitais bija tāds mega. Pakās tikko rītīgi labo asarīti. Kā viņi tiek nost no trīša? Nu tāpēc, kad es kātus samainīju. Mazam kātam uzmet baigo bārdu, šitais ir cietais kāds, viņš neamortizē ne sūdu. Viņš dabū ar visu bremzīti notirinājās nostī. Tāpēc arī nenāk ārā vairāk asaris man. Ir vēl viens. Skuķiem sākās asari. Liec, man liekas, rotarīt virsū, kamēr vēl var. Šitais ir atkal maziņies. Tas nav gluži tāds, kāds bija tas. Mega monstrs. Mazīnēs, bet atkal panesās. Šie ir izgājuši vakar rienā. Un viņš tieši tikko gribēja braukt projām no šīs vietas. Līdakas meklēt gribēja braukt, ne? Nu, opa! Viņš uzleca, vienkārši uzleca jau ceļot ārā. Tāpēc arī viņš bija tik tuvu augstē. Vienkārši uzleca visu. Vakar ašuki sākušies, tas ir pozitīvi. Nu, šitāds te. Unduriņš. Mazīnais, galīgi mazīnais. Jau točni. Pasties, ko interesanti strīpas šitam ir džekam. Viņam nav tās te savienotās. Jau, bet točni. Šitais ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aķi. Tāpēc es teicu, ka ir divi dažādi asari mums arī. Šitais izstās kā neveiksmīgi pašu krāsots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vienā pusē 7, vienā 8. Tas ir kāds inčīgs svīters. Šitais taču ir no brāķētājiem kaut kur trapījies. Nav nokrāsots pareizi. Viņš izstās arī pilnīgi savādāks. Nu tāds čist. Kaut kā dūlie ašukiņi te ir. Es domāju, vajadzētu kaut kur līdakās aizbraukt, lai pārbraukt pāri uz to pusi, vai aizbraukt uz turieni, vai izbraukt augšā tur pie opņā. Kamēr es te spriežu, kur līdakas braukt, ir kārtējais ašukiņš. Kā tu redzi, šis ir izteikts asaru spotiņš.
Ir, ja? Redz, sačuku. Kaut pie manis iekšā. Redz, kāds te ir. Opiņa. No, tādi ir tev arī. Pa kur tu iekriti? Kā parā? No vedrs. Re kāds. Oi! Slēpēnais, nevar rādīt. Nevar rādīt. Viņus arī nebūs tik viegli atrast, jā. Šokī. Šitam normāls. Šitam ir standarts strīps, jā. Tas bija kaut kāds pārzīmēts pāri malām bija bišķi. Tas ir lielais, ja? Tiešām ir. Nāk vēl? Nāk. Mierīgi. Nevajag. Vajag sastesties. Dabu uzcelt augšā. Jā, skuķi. Kukulis. Ir. Labi. Atķeros tu metviņu tur ir. Šo, met iekšā. Labi, skuķēns. Viņi ir atkal atnākuši. Viņiem daudz ārā. Sākās vakar asarīši. Tikko atkal teicu, vajadzētu aizbraukt projām, vai ne? Viņi nelaiž mums prom. Nelaiž. Es nevaru šo te ritīgi labi skēju. Kopā ar motoru var grozīt arī kameru. Kāpēc ātrāk neizdomāju šo pasākumu? Pasties normāli uzliec. Kameru uz motoru. Nu, pielīmēju motoram stiprinājumu. Tagad var filmēt 360. A motoru ručki paņem. Zuk. Un pagrozās. Un baigi skaisti. Nu. Ir. Ha? Mazīnais. Ir ašuks. Op. Pats pat atkabinājās. Šukiņš, mazais bandītis. Nu, un šitam strīpis jau daudz maz normāls ir. Šitam arī pareizās. Jā, šitam ir asvars strīpis. Šitas ir pareizo to te. Nu, šablonu krāsots, jā. Tur bija noslīdējis šablons tam džekam. Šuki. Nu, diemžēl tā reizēm arī gadās. Zemēriņš rekur. Nav jau tā, ka Zini kā, ir izstāsts, ka viņš nav bijis noķerts, gan viņam viss sāni bija strīpās. Man liekas, ka šitais ir tīklinieks, vai arī motoru dabūjis. Vai kādos gabalos ir sašķēpelēts. Izstāsts, ka motori dabūjis, jā, sāni ir. Tas jau pat mērā bija. Motoru dabūjis točni. Te pat pie laivas. Mazie bandīti. Kas? Strīps. Aha, tas strīps ir. Ne, šitam ir parastā. Ot šitam ir standarta strīpas reāli. Sačuks vēl sapinās. Ir. Nu, tik maziņu mums nevajadzēja. Ķer nākamo bišķi lielāku. Bet vismaz te viņas ir. Tas ir labi. Mums ir jādabū šodien. Vismaz viena ņemamā līdeciņa.
Nu, paga. Kāpēc ir jāsmērē man drēbis? Ko? Kur tu to zivi nejāķi? Jāķēs vēl sevī. Akvārija līdaciņa. Aizē pakaļ. Nu, kāpēc tā bija jādara? Kāpēc? Kas tam mums te sačo kā peld, ko? Opiņā. Draudzīņš ir klātīm gan. Oķi. Karoč, skatījos. Skuķēns man ķer uz dzelteno lielo līdaciņas offsetā līdak zālē. Es arī izdomāju, ka vajag uzlikt tādu pašu pasties, ko es dabūju. Šito jau ir vērts pat bišķiņu pamērīt, ne? Viņš nav tāds pēc kā mūsējie tietīs. Šitais ir lielāks skuķē. Cibiņ lielāks. 31. 31. Skuģē, te būs vajadzīga tev palīdzība. Šitā būs lielā līdaka, droši vien, ko mēs ēdīsim. Es mēģināšu viņu dabūt uz šito pusi. Kā griež laivu, ka bēg prom pat. Šitā būs lielā līdaka. Ļaģiek. Nu, mierīgi. Oķu, kur skrien. Šitā ir laba. Būs? Tā jā, mierīgi. Nāk augšā. Nu nav jau nemaz tik liela. Šķībi ir, tāpēc. Jo šķībi ir. Dabujām. Žaunu vākā saķērās. Nāc šķība, es domāju, kas tas pa monstru man te nāk tagad. Bet nav nekas, standartiņš. Mērā, standartiņš. Šitāds te, sežģis kaut kas, reku tev tētim. Pēc pieprasījuma arī ir līdaks. Topā ir šādas te. Kurš viņas pirka? Ko? Karoč, ja vajag padomu, kas burtniekā garšo zivīm, reku, eksperts ir. Kas tev ir? Ceļam augšas kuķi, bļa! Tu nopietni! Skuķi! Paskaties! Kā lai mājās aizbrauc no tejienes? Kā? Paskaties! Skuķēn, viņš bija tik minimāli ieķēries, tik minimāli mazā lūpiņā. Nu tā, nobeiguma vārdi. 1. jūnija copi. Bija diezgan zvērā. Diezgan forši pats spējām. Negaidīt labi gāja uz asarīšiem šodien. Vienu līdacēnu arī dabujām, ko mums pieprasīja. Kods mēģina asarīnieku kuprī iegrausties. Izsūkt asins, bet tev laikam nesanāks draugs no tā toči neko izsūkt. Tāds mums ir rezultāts. Vakars ir vienkārši fantastisks uz ezeru. Ezers tik mierīgs, paigi negribās dot mājās, bet ir jau 9 cauri. Vēl ir zivs jāiztīra un vesels. Nu, ir vēl ko darīt, karoču. Kopumā ļoti feini. Skuķis ar kāds pāris labus asarīšus izkabināja uz lielo gumiju. Pārsvarā vispār lielā gumija baigi labi strādāja uz asariem tieši. Uz rotarīt bija viens lielais, pārējie viss bija uz gumijām. Tā kā kārtējo reizi pierādās tas pats, kas pagājuši gadu bija, ka viņš grib tās lielās gumijas. Lielais asars ēd lielo gumiju. Tā kā tā. Kaut kā tā. Tas arī viss. Tā izstās asaru copes noslēgums. Ho, 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 ho.